Valsts policija uzsākusi īstenot Eiropas komisijas projektu Jaunieši pret narkotikām. Projekta mērķis ir samazināt narkotisko vielu izplatību un lietošanu jauniešu vidū, kā arī izglītot jauniešus gan par narkotisko vielu lietošanas fiziskajām un emocionālajām sekām, gan arī par tiesisko atbildību, kas iestājas par narkotisko vielu glabāšanu, izplatīšanu un lietošanu. Projekta realizēšanai tiek izmantota inovatīva prevencijas metodika, simulācijas spēles, kurās konkursa kārtībā katrā reģionā piedalās vidusskolēni. Katra komanda pārstāv vienu no spēlēs iesaistītajām pusēm – policiju, slimnīcu, pašvaldību, žurnālistus, robežsardzi, skolu un nevalstiskās organizācijas. Improvizē kaut kādu šito bankas kontu. Komandas izspēlē 5-60 minūšu spēles dienas, kas noslēdzas ar 15 minūšu ilgiem žurnālistu ziņu dienesta raidījumiem. Sveicinājumi raidījumā Klapes vaļā. Man sauc Dugrikaus. Man sauc Katrīna. Spēles pamatā ir izstrādāts scenārijs un dalībnieku uzdevums ir atrisināt konkrētu problēmu situāciju, savas kompetences robežās meklējot piemērotākās problēmas risināšanas iespējas un metodes. Katrai komandai ir piesaistīts savas jomas eksperts, kurš ir komandas vadītājs un padomdevējs visas spēles laikā. Savādāk vajadzīgie pierādījumi iegūt netiks. Simulācijas spēles izvēlēta kā centrālā projekta aktivitāte, jo tas ir efektīvs veids, kā jauniešus interesantā veidā uzrunāt par narkotiku lietošanas, izplatīšanas un apkarošanas jautājumiem. Jauniešiem ir iespēja kopīgi ar ekspertiem meklēt risinājumus narkotiku izplatības problēmai valstī. Papildus tā ir iespēja iepazīt savas nākotnes izvēlētās profesijas nianses. Es eju skolā, es esmu slepens. Es esmu izvēlējies par otru, es nelieku narkotikas, bet es esmu slepens par skolu. Spēļu uzdevums ir veicināt jauniešu strateģiskās domāšanas attīstību, spēju neapjukt krīzes situācijās, prast pārliecināt par savu viedokli un stiprināt iemaņas strādāt komandā un sadarboties.